Invalīdi, mums svarīgāks ir paveiktais darbs. Viņi strādā visur - celtniecībā, projektēšanā, tīrīšanas un video novērošanas jomā. Nekādu problēmu. Ar visu esam apmierināti. Mūsu uzņēmumā strādājošie invalīdi attaisnoja vai pat pārspēja gaidīto. Ražojot mēbeles, mēs starp darbiniekiem nemeklējam atšķirības. Mums ir svarīgs rezultāts. Tādi cilvēki augstu vērtē savas darba spējas. Viņi strādā no sirds. Es varu strādāt. Cilvēki, kuri kļuva par šīs filmas varoņiem, ir tādi paši kā mēs. Viņu dzīves gaitas atzīmētas ar dramatiskiem likteņu triecieniem, taču neviens no viņiem nedzīvo savās sāpēs un negaida līdzjūtību. Tā ir filma nevis par pasniegto roku, bet par roku, kura dalās un dod. Šie cilvēki savā ziņā ir īpaši. Varbūt mazliet stiprāki, mazliet tīrāki, ar mazliet lielāku gribas spēku un vairāk dzīvi mīloši. Pirms 8 gadiem Modestam tika amputēta kāja. Sporta trauma attīstījās sarkomā. Vienīgā viņa stipruma iedvesma bija dzīvot griba. Zināja, ka vēzis – šausmīga lieta, bet nezināja, ka iespējams to nogalināt. Tagad nenožēloju to, ko izdarīju, jo esmu dzīvs. Pēc rehabilitācijas invalīdiem nepieciešams daudz ko mācīties no jauna. Pārvietoties ratiņos, staigāt ar kruķiem, vadīt automašīnu. Bet galvenais – negaidīt, nelūgt, bet pašiem vēl ņemt dzīves stūri savās rokās. Lietuvā no 2006. gada darbojas invaliditātes un darba spējas noteikšanas dienests. Šeit tiek noteikta vajadzība pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, tiek vērtēts darba spējas līmenis. Tiek pieņemti lēmumi par kopēju, speciālo un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu vajadzībām. Tas tiek noteikts ar medicīnisko vai bāzes metodi. Tiek novērtēts cilvēka veselības stāvoklis, funkcionālās spējas, tiek vērtēta profesionālā kvalifikācija, izglītība, vecums un motivācija. Motivācijas kritērijs tiek vērtēts aizpildot anketu, kur atspoguļo personas vēlēšanos piedalīties darba tirgū. Darbinieks personu iepazīstina ar profesionālās rehabilitācijas programmu. Kas tā ir par programmu? Kādas iespējas tā sniedz? Ko darīt, lai iegūtu vai atjaunotu savas darba iemaņas? Šodien lielāko gandarījumu Modestam dāvā darbs, par kuru saņem atlīdzību. Vīrietis strādā Viesagīnas policijā. Tas varbūt skan neticami. Viņš ķer noziedzniekus. Bijušā policijas amatpersona novēro visu pilsētas aizsardzības kameru fiksēto attēlu. Darbs ir atbildīgs, saspringts, bet ideāli atbilst Modesta prasmēm. Darbu Modestas atrada izlasot Invalīdu sociālo uzņēmumu savienības sludinājumu. Piedalījās konkursā un tajā uzvarēja. Rekomendēju nesēdēt mājās, bet meklēt iespējas. Labākais griezties Invalīdu sociālo uzņēmumu savienībā, kura novirza pareizajā virzienā. Apmeklēsim vienu no darba tirgus mācību centriem. Tas ir 3. pakāpiens pēc invaliditātes un darba spējas noteikšanas dienesta un darba biržas, kuru jāpārvar strādāt gribošam invalīdam. Cenšamies, lai pie mums atnākušais cilvēks iegūtu jaunu profesiju vai atjaunotu vecās iemaņas. Izmantojot visas savas zināšanas, iegūto profesionālo kompetenci un atgrieztos darba tirgū. Rūpējamies par to, lai šī integrācija būtu sekmīga. Profesionālās rehabilitācijas programma veido profesionālo prasmu novērtēšana, profesionālā orientēšana un konsultēšana, profesionālo iemaņu atjaunošana vai jauno prasmju attīstīšana un palīdzība iekārtojot darbā.
Pabeidzot profesionālo rehabilitāciju, mūsu klienti sekmīgi iekārtojas darbā lielākajos tirdzniecības centros, grāmatnīcās, dažādās telekomunikāciju kompānijās. Invalīdus savos tirdzniecības centros sākām nodarbināt pirms 6 gadiem. Priecājamies, ka bijām viena no pirmajiem Lietuvā. Sastapāmies ar dažādām grūtībām, taču tagad baudām plusus un priekšrocības, kuras ir acīm redzamas, un sabiedrība mūs vērtē labvēlīgāk. Galvenais darba devējam ir tas, ka cilvēks spēj padarīt to, kas viņam tiek uzdots. Darba devēji Lietuvā šodien vēl nav iepazinušies ar invalīda darba iespējām. Tādi cilvēki var strādāt sēdošus, administratīvus un biroja darbus. Invalīdi bieži var daudz vairāk nekā mums liekas, bet pastāv versija, ka ja cilvēks ir mazspējīgs, tas nozīmē, ka cilvēkam ir ierobežotas iespējas, pastāvīgi slimos, radīs papildus rūpes darba devējam, taču viss atkarīgs no radītās darba vides un darba devēja uzskatiem. Uz invalīdu jāskatās kā uz darbinieku. Tas ir darba spēks, bet ne nespēks. Jurgitas dzīve salūza pēc automašīnas avārijas. 17-gadniece palika invalīdu ratiņos. 2 gadus Jurgita dzīvi mērīja ar laiku līdz izšķirošajam notikumam un pēc tā. Lai apzinātos to, ka tikai ar ķermeni viņa ir savādāka nekā pārējie, meitenei vajadzēja daudz laika. Draugi iedrošināta Jurgita iemācījās vadīt automašīnu, pabeidza skolu, bet vēlāk arī menedžmentu. Tagad viņa ir biroja administrātora un strādā savā darbā tikpat lieliski kā tie, kurus saucam par veseliem. Audriusa darba meklēšanas vēsture ir pavisam citāda. Ielecot dīķī, vīrietis guva mugurkaula traumu, pēc kuras nokļuva invalīdu ratiņos. Palūdza mani pakustināt roku, spēju, tad pakustināt kāju. Kustināju, bet nekustējās. Citi apgalvoja, ka viņam ļoti paveicās, viņam būs rokas. Ko nozīmē cilvēkam 40 gadus staigājot pēkšņi nestaigāt? Saprotot, ka nevajag gaidīt brīnumu, Audrius darba vietu radīja pats. Informācijas tehnoloģiju speciālista pieredze šodien ļauj viņam nopelnīt maizē. Kad cilvēku uzdod jautājums, vai invalīdam darbs ir svarīgs, es atbildu. Bet vai tev darbs ir svarīgs? Bieži pēc traumas invalīds nevar strādāt to darbu, ko strādāja pirms tam. Lietuvā darbojošās profesionālās rehabilitācijas iestādēs tiek veikta personas fizisko un sociālo spēju novērtēšana un novērtēšanas rezultātu salīdzināšana ar nākamās darba vietas profesionālajām prasībām. Šeit tiek veidoti apstākļi invalīdam praktiski izmēģināt sevi, veicot konkrētus darbu uzdevumus izvēlētajā profesijā. Mūsu piedāvāto profesiju spektrs ir plašs, bet atlasot profesiju invalīdam jāņem vērā daudz kritēriju. Kopā ar profesionālas orientēšanas speciālistu invalīds paredz konkrētus profesionālās karjeras sniegšanas soļus. Šeit cilvēki sevi realizē. Viņi jūtas labi atbrīvojušies no 4 sienām. Viņi atrod draugus, dzīvo, priecājas, mācās, iegūst iemaņas un var sekmīgi atgriezties darba tirgū. Ceļosim uz Latviju, uz Liepāju. Invalīdu sociālo uzņēmumu savienība no Lietuvas sadarbojas ar Liepājas aklo un vājredzīgo savienību. Cilvēku problēma ar to, ka nespēja iekārtoties darbā, Latvijā ir krietni sāpīgāka. Šeit par administratoru strādājošā Marita stāsta, ka pēc pusgada beigsies valsts subsidētās darba vietas līgums. Darbu atrast bija ļoti grūti. Pat cik man jau bija pār 40 gadi, tas pie mums skaitās jau tikpat kā jau nelietojams. Darbā tādus vairs neviens negrib ņemt. Par invaliditāti es klusēju, es nevienam neteicu, kad es esmu invalīda. Marita audzē bērnu, tāpēc no invaliditātes pabalsta dzīvot nesanāk.
Viņa pabeidza vairākus kvalifikācijas izmaiņas kursus un var strādāt informātikas, biroja darba organizēšanas un visus administrācijas darbus. Jo es zinu skaidri, ka man tagad jau 51 gads, jā, un es darbu nedabūšu. Pat nesakot, ka es esmu invalīdi. Es skaidri to zinu. Tāpēc, ka man ir pieredzes. Es tik daudz Liepājā vispār nebija uzņēmuma, kurā nebija manas CV tādā garā. Es visu laiku intensīvi meklēju darbu. Cilvēkiem ar attīstības traucējumiem darbs ir ne tikai ienākuma avots, bet arī iespēja sajust mums pieņemamu, pilnvērtīgu dzīvi. Pabrades aprūpes mājas iedzīvotāji katru dienu strādā. Mazus mums liktos nenozīmīgus darbus, bet tā katru dienu aizvien vairāk iekļaujoties sabiedrībai ierastā vidē. Jā. Viņi var strādāt, viņiem tas patīk. Strādājot, viņi atrod sevi. Jā. Toreiz, kad apmeklējām aprūpes namus, šeit garšīgi smaržoja pēc citroniem. Invalīdi pakoja tēju, precīzi, tīri un bez nekādām kļūdām. Jābūt 96 grami. Gadās ciparlēkā, bet es salīdzinu. Ne. Būna skaičiuoklė šokinėja, bet es stengiuosi ir vėl atgal statau vėl. Nopelnīto naudu šie cilvēki tērē datoriem, ceļojumiem, koncertiem. Jau kiek diepati nekarto negirdēju. Nekad nesaņemam sūdzības no darba devēja. Šie cilvēki visu dara ļoti apzinīgi. Ja tikrai atlieka viska labai sāžininkai. Naujoja Vilnija. Šajā šūšanas uzņēmumā strādā sieviete ar attīstības traucējumiem. Uzņēmuma vadītāja viņas darbs nekad nepievīla. Ļoti lielas atšķirības nav. Tie ir cilvēki ar noteiktām problēmām, bet taču mums katram ir problēmas. Vienam nav veselības, citam naudas. Atgriežamies Liepājā. Neredzīgo un vājredzīgo savienības priekšsēdētājs Māris parādīja mums savienības telpas. Šeit daudz cilvēku strādā darbus, kuriem nepieciešama pacietība. Pin no klūgām, ražo ražojums no ādas, savāc tekstus brēla rakstā izdodamajām grāmatām. Kādreiz Māris cieta avārijā, pēc kuras redze sāka pavaināties. Šodien vīrietis redz tikai kontūrus un spilgtākās krāsas. Bijušais uzņēmējs atzīst, ka pēc negadījuma atrada sev pavisam citu, saturīgāku dzīvi. Cilvēks ir un paliek cilvēks. Vai cilvēks ar invaliditāti vai bez invaliditātes, bet viņš ir cilvēks. Un viņam ļoti svarīgi ir tāpatās sociālie kontakti, viņam ir vajadzīgs atbalsts. Visbriesmīgākais, kas var notikt ar cilvēku pēc traumas, tā ir sēdēšana, norobežojoties no visiem un sevis pārliecināšana, ka viņa dzīve beidzas. Ja Dievs aizvēra durvis, viņš noteikti kaut kur atvēra logu, uzmundrina Māris. Nekur nav teikts arī Bībelē, ka cilvēkam ar invaliditāti nebūtu jāstrādā. Nav tādas izņēmuma kategorijas. Un mums tiešām, paldies Dievam, ļoti daudz cilvēku ar invaliditāti strādā. Biroja administrātore Kristīna vāji redz kopš bērnības. Darbs ir svarīgs, bet vai ļoti es tā neteikšu, bet es mājās negribu sēdēt un tāpēc vien es strādāju. Vai tu lietuvietis vai latvietis, vai jebkurš cits šīs zemes iedzīvotājs. Vienalga neapstājies, pat ja notiek kaut kas traģisks vai sāpīgs. Ja ceļā redzi zīmi, ka kustība tālāk ir aizliegta, tu noteikti atradīsi citu ceļu, kurš ved vēlamā mērķa virzienā. Jāizsvītro tas, kas ir bijis. Jāatzīst, ka tā vairs nebūs, bet tas, kas būs, atkarīgs tikai no tavas stingrās apņemšanās un mērķiem. Iniciatīvas avots esi tu pats. Plusas ne tik mūsu įmonei. Pluss ne tikai mūsu uzņēmumam, bet arī invalīdiem, kuri integrējas, strādā un nopelna, un tas ir svarīgi katram cilvēkam. Tas ir pluss arī sabiedrībai, kuru audzinām, izmainām, padarām labāku. Auklējam
norim tikėti, kad po truputėlį keičiam ir darom geresnę. Priemant to, kad žmonės reikia ne vien žiūrėti, kuo didesnį. Iekārtojot darbā invalīdu, saņem labumu ne tikai savam uzņēmumam, bet izdari pakalpojumu arī viņam. Viņš strādā, mācās, integrējas sabiedrībā. Tādus cilvēkus ir vērts pieņemt darbā. Jis tiesiog norėjo, jisai dirbs, jisai mokysis, jisai bus integravęsis į visuomenę. Ir manau, kad darbdavys priėmęs. Darba devējs pieņemot cilvēku ar ierobežotām spējām bieži vien ir apmierināts. Tādi darba devēji atgriežas un meklē vairāk invalīdus, kurus varētu sekmīgi integrēt darba tirgū. Mēs nematome esminio skirtumo. Būtiskas atšķirības nav. Vai darbu padarīs vesels cilvēks vai invalīds? Bez šaubām vajag mēģināt un iekārtot darbā. Nepamēģināsi, neuzzināsi. Vienalga acis smaida. Dari, ko vēlies darīt. Man ir stipra motivācija, un šī motivācija ir mana meita. Lieli un stipri ir katri viņu stāsti, bet kopā tiek gaiši un īsti. Nelūdzoši, bet dodoši. Apvienoti ar parasto dziņu. Es varu strādāt. Iš naujo pasaulį randi. Ir vēl sveriam jausmus ant vandens. Ir vēl stebim, kuris išgyvens. Vandenyno gelmės vidury. Iš naujo pasaulį randi.